Nu, sveiki, man skatītāji. Karoči, es izārdīju moci atkal. Un kāpēc? Tāpēc, ka te kaut kas ar vadiem. Te plēns noplēsts. Te kaut kas nevar saprast. Sākās ar ko viss? Sākās ar to, ka sita laukā viendrošinātāji. Un sāku skatīties, un izrādās viņš ir uz apgaismojumu un uz ventilatoru. Sanāca tā, ka plēns es viņu nepārkārsēju, bet tuvu tam bija. Un tad sāk aiztikt vēl kaut kas, un tik un tā sit laukā. Un tad es izdomāju, ka es iebāzīšu vēl vienu drošinātāju atsevišķi uz ventilatoru, un lai apgaismojums būtu atsevišķi. Savādāk sanāk tā, ka kaut kas apgaismojumam izsit, un es bez ventilatoru. Labāk, lai ventilators ir atsevišķi, un apgaismojums ir atsevišķi. Varbūt tā nav, bet tas ir mans motus, un kā grib tā dara. Tā kā kaut kā tā. Labi, ņemsim, cīnīsimies ar vadiem. Savādāk, te kaut kāda herņa sanāk. Lēns tā var pārkarsēt moci, pašam sev negribot. Un galvenais, ka nezinu dēļ kā. Es domāju, ka astē kaut kas te ir. Pa kaut kas gabarīts vai tas, vai tas. Un it kā pārbaudīju, testēju, smirdinājos un viss kārtībā. Savāc visu kopā, izzina laukā un viss un tā izsikt laukā korķi. Un tad sāk aiztikt. Mākslīgais intelekts pateica, ka šeit te varētu būt problēma, pārbērstās. Un lūk, sāk skatīties un pazuda spidometrs. Lūk. Un izrādās, ka tur vadi kaut kā stulbi savienot, vēl kaut kas. Lūk, kaut kā tā, ņemsies, darīsies kaut kā. Labi, pagaidām. Tad mēs bišķi tikām te klāti. Te ir kaut kādi zaļumi. Un reka ir tas vads. Viens aiziet uz apgaismojumu. Te apgaismojums. Un otrs aiziet uz ventilatoru. Reka ir tas ventilators. Un te pārgriezīs pušu. Un uztaisīs atsevišķu drošinātāju. Svētdienas vakars. 9 jau savācu purnu, tālāk te salodēju vadus, vienīgais šitien jāpārtais, te bija biezi ir. Nevar dabūt iekšā, tas jāpārtais. Lūk, un atrad problēmu. Pagaļējā bremžu sita laukā uzkarsa, pret izpūtēja un sita laukā. Jombe bombe. Izsīdzaus laukā, lai atklātu to, kur ir problēma. Neko darīt, kaitēja. Un tā atsevišķi drošinātāju likšu. Tas nemaz neievērošu, kad citīs laukā, pēc tam meklēt vēl kaut kas. Tā ir atsevišķi, viss, čursim. Jau nākamā svētdiena sājās šito brīnumu, saliku vadus atpakaļ, te aptiņu, tur satiņu, saliku te. Lūk, mēģināju pielaist, nesanāca. Vispār nebija nekādas dzīvības pazīmes. Un tad atkal visu izjaucu, atradu, kur 2 vadi bija noplēsti. Atkal visu sakrāmēju, aptina ar izolācijas lentu. Es ceru, ka līdz ziemai būs normāli. Lūk. Ziemā, vismaz tad, kad pārvākšos uz Rīgu strādāt, tad šito te brīnumu pārjauks, izjauks, un skatīsies samartiņus uz apkopu, un tā tālāk. Par komentāriem. Viens uzrakstīja, ka tur manuālā jāsako līdzi, tur ir starpām un viss. Bet, viens grupas motocikli tie ir tie Husqvarna, KTMs, Gazgas, viņiem visiem ir jāsako līdzi, arī mašīnām ir jāsako līdzi, tikai to neviens nedara. Airijā dara, tad ļoti, ļoti reti, jo, teiksim, uz 200 000, kad jāmaina ir lambda zonde benzīniekiem, to kāds man dara, nedara, bet to man teica pats pārdevējs autoveikalā, kad arī ķēdes jāmaina ir uz 150 000, to kāds dara, arī nedara. Tad ko var darīt? Daudz pat eļas maina, te arī, teiksim, manam Volkswagenam darba mašīnītē ir tā, ka eļa dzinējā jāmaina ir uz 30 000. Līdz 30, viņi saka līdz 30 000. Un tādā pašā laikā ir viņi maina eļu, bremžeļu. Plēns, jūs nopietni, kaut kā tā. Lūk, šodien svētdien. Šodien jāstāj šitas ritens. Lūk, viss plaisās. Lūk, šeit arī. Paņēmu, saliku diegus iekšā, kur te ir, kur viens diegs.
Un te bija vēl viens diegs kaut kur, kur ir vēl viens diegs. Ieliku vienreiz nolaidu, otrais nolaidu. Beigās skatos, tur viņš pa plēsām laiž cauri tas ripuls. Nu, lūk, un tagad es paņemšu. Es vakar nokavēju sestdien uz Stokeru, tur pārdodas kaut kā 42 eiro riepa. Nu, lūk, bet es nokavēju, nopirku šitādu te brīnumu. Un. Nezinu, ielaidīsim, paskatīsimies. Tā riepa tik un tā veca, nu kā veca. Nav veca, bet, nu, jāmet laukā. Tā kā pa lielam pamēģināsim, moška šovasar izturēs. Ja neizturēs, nopirks jaunu riepu un viss uzmantēs. Nu, kaut kā tā. Nu jā, par tām kastēm arī kā ir, tā ir. Man arī tās kastes, nu, tīri tā, nu. Man tur augšā somas ir, jā, divas tur mētājās augšā uz stalažām. XL moto es pirku. Višķi pamāz nopirku uz pakaļējā sēdekļa, somu kaut kā 40, 50, līdz neatceros. It kā ir normāli viss, jā, tādā pašā laikā brauc ceļojumā. Nē, nu šitā kaste ir, kad es vakar izbraucu, bija aizskrējis līdz šitam te veikalam, Husqvarnas motosports. Nu, lūk, 2 skrūvus vajadzēja, tur viņas nebija. Nu, lūk, un atpakaļ lietus lija, gāza. Bet, braucot ar moci, nu, šitā te patās, kā es biju. Nu, lūk, izbaudīju, tiešām izbaudīju, jo laiks bija silts. Nu, lūk, lietus arī silts, un tās peļķis, šrakstās mašīnas, jā, viss. Nu, forši, nu, godavārds, es izbaudīju. Ļoti izbaudīju. Nu, lūk, sen nebija tā kaut kā pa lietu brauc. Šodien gadījums stāvu, es mājās pie loga. Un tagad logs atvērts, es uztaisīju tikko kafiju. Nu, dzirdu pa logu, nāk viens runā, man blakus 2 māsas stāvi. Nāk runā, un tagad, tur pie tās kastes, jā, stāv viens Pokemons. Nu, nevis stāv, bet tur vēl viena mašīnīte. Te pretī te sarkanai stāvēja. Tagad ņem, un ko šis dara? Šis tur saka, baigi mīs gribās tūlītās, es nolikšu telefonu tur. Tagad paņem šitā te uz tās kastes un ķipa čik, notīra, noliek telefonu un uz roku, nu, galvā, jā, un tā, lai nepārtraukt sarunu, jā, un tagad grasās tur priekš taisīt vaļā. Es skrienu laukā no mājas, kliedz, tu dalba jops, es vai ko tu tagad te darīsi, bļēns, nu, logu priekšā, es galīgi slims, es vēl filmēs, bļēns, kā to šitas. Tas vai es atvainojos, vai. Domāju, bļēns, nu cik cilvēkam jābūt stulbam, es nesaprotu, nu pie krūmu saprotu, nu, ka gribās, jā, vēl kaut kas, nu. Pie krūmu vēl kaut kas, jā, bet, nu, bļēns, nu, ne jau šitā te loga priekšā, nu, tu paskaties, kas tev riņķī darās, nu, ej tu nost, godavārds, nu, šitās ne man gadījumi bija. Ierēca visi, bļēns, pamodināja visu mājā ar savu bļaušanu. Nu, cik nu bļaušanu vienkārši skaļi pateica. Nu, lūk, māsas smējās, saka, jā, tev varēja par cauru to, kā viņi pateica, to Dalbajovu pat dzird austiņās. Es saku, ja kad dzird, blēns, es tak strojkā strādāju. Man ir jādzird. Nu, kaut kā tā. Labi, pagaidām.